es tagad piesaku mūsu fóruma vadētoju aktori Joni Krūņi. Jā. Paldies. Jā, tagad, es nezinu, ar to reprezentablu ģelu tagad ir, kas uzgojite. Jā, es esmu aktīrs, baigi bailīgi atbildēba būt pirmajam runātojam. Tas būs tos par to, kā es pīdzēju valodas, varētu teikt arī varbūt identitātes krīzi 30 minūšu laikā. Es esmu dzimis ite, Rēzekņā. Da školas vecumā es dzīvoju natoļi no Gaigalovas. Bet, kad vajadzēja sokt vuicēties školā, es to soču darīt jau Reigā. Līdz ar to man latgalīšu valoda, kur man bija dzimto valoda, pa drusciņai kļuva par vosaras valodu. Par valodu, kur es soku lītot porcelā tikai breivlaikos, kad es aizbraucu pie savu vecstāvi vecējas Kolupā, Daugavpils pusēm. Agrok mani draugi visod smējos, ka es esmu latgalīts, tad, kad man tas ir izdevīgi. Tad, kad man ir izdevīgs, es esmu latgalīts, tad, kad situācija pīpros, es esmu reidzinīgs, par to, ka visu mūžu jau Reigā nodzīvojos. Es nekad neesmu kaunējies no to, ka es esmu latgalīts, bet gana lielu dzīves posmu es arī tu baigi nāfišēju. Es nezinu par ko, iespējams par to, ka es to uzskatīju par vienu savam sociālajam lūmam tikai. Bet vienu lītu jau no pusauģu vecuma es zinu pavisam skaidri. Es zinu, ka es ar saviem bērniem runāšu latgaļiski. Pusauģā 20 gadnieku vecumā man ar to apsajumšanu goja cīši labi, man vienkārši nebija bērnu. Bet paralēli jau notika dzīve, arvien vairāk darbu, arvien vairāk citu ģelu. Da Latgolai sagoja ratok aizbraukt, līdz ar to arī valodu lītot ratok. Bet tad es apsaprecēju, tad man pīdzima manu vecāko meita, ja pēc gadi 8 mēnešiem man pīdzima arī jaunāko meita. Kaut kā bija sagojis tā, ka tumā vasarā man bija bīžok jobrauc da Latgolai, dažādi iemeslu dēļ. Iespējams, tas arī kaut kādā veidā ietekmē to, kas notika toļok. Tas bija pavisam parastu dīna, mana sīva lika guļiet dīndusā manu jaunāko meitu. Es paliku ar vecāko meitu, mēs kaut ko spēlējāmies, klausējāmies muziku. Tad tos pusstundas laikā ar mani kaut kas notika. Es sapratu poras tādas, es pat nezinu, kā to nosaukt, lītas. Es sapratu, ka es savu apsajumšanu runot latgaļiski nāspildījis. Es ar meitam tikai epizodiski runāju latgaļiski. Tad es sapratu, ka es vispār nezinu, vai es varu sevi vēl saukt par latgaļīti, par to, ka es nedzīvoju Latgolā, runot latgaļiski, es arī runāju pavisam rati. Trešo lītu es sapratu, ka man pietrūks Latgola. Kad mana sīva izgoja laukā no guļam uzstabas, es pasacīju, tai, es tagad darīšu 3 lītas. Bija pilnīgā šokā par to, ka nesapratu, no kurienes es radījis par to, ka it kā jau vienkārši aizgoju nūļi guļot jaunāko meitu, bet es, ja iznāk laukā, ja man sejā redz, ka kas nav tā, kā vajag. Es saku, tā, 3 lītas darīšu. Pirmam kortam es turpmāk runāšu ar meitam tikai viņai latgaļiski. Otro es iztaisiešu izrodi latgaļīšu valodā. Trešo mums būs lauku sāta Latgolā. Izrodi es vēl neesmu uztaisījis, bet tur ir plānā, tur viss notiek. Lānam gan. Ar sātu ir tā, ka tas būs toļojošoks plāns, par to, ka man jotīk golā ar sātu pīreigā no sokuma. Bet ar meitam es gan runāju tikai un viņai latgaļiski. No to brīži ir pagojuši aptuveni 2 gadi. Tas ir kaut kas foršs par to, ka dzīvojot Reigā, kur to latgaļisko nav tev apkārt tik daudz, latgaļīšu valodu tu nedzirdi, te ir tāda sajūta, ka tas ir kaut kas tikai mūsu, kaut kas eipašs. Es namalošu sokumā bija tai drupēt jūcēgi par to, ka ejūt pieņemsim da veikalam vai da orstam, mums iekšējais kautrīgais latgaļīts izreiz bija teica, ko es tie ar savu latgaļīšu valodu. Es nezinu, varbūt te bija kaut kāda tāda
kolektīvos vēstures apziņa, kas manī tur nūsrodava, bet ne par to stos. Tad, kad es soku dūmot par to, ka es sev atgādinu, ka es jau esmu vienīgais, kurš ar savam meitam runos latgaļiski. Nu, tā ir kasdīnā. Man ir arī joroda piemērs, ka latgaļīšu valodas nav Jozakaunē. Par to, ka ar latviešu literāro valodu jūs sazastaps visos dzīves sfēros. Ar latgaļīšu valodu tikai ir vienīgi saimē. Man nav baist, ka manam meitam būs akcents latviešu literārajā valodā. Lai man laboja valodnieki, bet es esmu diezgan porlīcinots, ka bērnam akcents runos no to, ka viņš dzird valodu ar akcentu. Vienīgais, par ko es uzatraucu, ir tas, ka ja manas meitas izavojusies runot latgaļiski, ka jūs nerunos pareizā latgaļīšu valodā. Par to, ka man pašam nav pilnīgi pareiza latgaļīšu valoda. Bet man ir sajūta, ka labāk sildīga latgaļīšu valoda, nekā vispār bez latgaļīšu valodas. Es nedomāju, ka... es nezinu vispār, vai mums meitas ar mani runos latgaļiski. Par to, ka vienai jau ir 4, otrai 2. Ar tiem panākumiem tā ir mainīgi. Es nezinu, varbūt es soku poroku vālai, varbūt ar mani vienkārši napīteigi, bet es vismaz zinošu, ka es būšu kaut ko raudzies darīt līdz labām. Es nedomāju, ka es ar savu šitu runošanu latgaļisku es daru kaut ko ekstraordināru vai orkārtēju. Nā, ja tas būtu kaut, ka man pēkšņi dod iespēju jūs uzrunot, tikai tas, ka es runāju latgaļiski ar meitam, tas ir tā, druseņi, teiksim tā, jūcēgai. Bet man ir sajūta, ka varbūt tas ir par to, ka es kaidu var būt ar savu piemēru drupēt īdrūšanošu. Tāpat kā mani īdrūšanovā Kristaps Rasims ar savu piemēru. Par to, ka es ar saviem bērniem, dzīvodams Rūpažu novadā, runāju latgaļiski. Redziet, par to, ka ja mēs domājam par latgaļīšu valodas nokūtni un latgales kultūras nokūtni, valoda jau ir tāda liela daļa no to, tad mums jau ir viens piemērs Latvijā, kas noteikti timā šaļtī, kad valodas nesotoja porsoja runot ar saviem bērniem timā valodā. Skaidrs, līvu valodas gadījumā tur bija arī citi faktori, bet tas bija viens no tiem faktoriem, ka vecoka ar saviem bērniem narunova lībiski. Itamā breidī lībiski breivi runāja kādi 40 cilvēki. Ja es saprotu, lai gan latgaļīšu valodas stundas školos ir breinīga, ja atbalstama līta, tomēr munā skatījumā te ir tikai tāda kā pīdava. Soldais iedīns. Kā es savam meitam saku, pirms soldu mums vajag korteigu pameteņu ielikt vādarā. Pamatu mēs varam ielikt tikai saimē. Latgolā vēl varbūt drupēt vīglāk par to, ka tu valodu dzirdi apkort. Ne tik daudz kā agrāk, bet tu dzirdi. Reigā tikai un vienīgi saimē. Ja es zinu, ka es pats itai baļļeitai, teiksim, tajās pīsavīnos gonu vālai, bet tas, ko es varu pasacēt, ka itamā baļļeitai, kur tu ar saviem bērniem runāji latgaļiski, ir visai forši. Paļdis!